Čau, šajā video parādīšu īsu praktisku vingrinājumu, kas varētu noderēt tev, ja tev interesē improvizācija, vai arī tu vienkārši vēlēsi pilnveidot savu balss tehniku. Tad īsumā tā ideja ir tāda, mums, kad mēs improvizējam, mūziķim, lai viņam būtu efektīva improvizācija, viņam jāizmanto daudz dažādu elementu. Šie elementi var būt vai dažādi ritmiski elementi, vai dažādi harmoniski, melodiski. Un viena tāda lieta, ko, teiksim tā, kas varbūt ir sev jāprovocē darīt, jo tas varbūt sākumā instinktīvi kādam varētu nesanākt, ir, pieņemsim, jums ir kaut kāds muzikāls konteksts, pieņemsim šeit, piemēram, paņemsim sol mažoru. Es paņemtu kaut kādu sol mažoru vienkārši pamatu. Tad, ja es improvizētu, piemēram, pēc pa sol mažoru vai sol līdisko, tad ir jābūt spējīgam pārslēgties starp, piemēram, es improvizēju pa gammu, tad es pārēju uz arpēģiju, tad es pārēju uz, pieņemsim, chromatismiem, tad es pārēju uz intervāliem un tā tālāk. Un cilvēks, kurš tikko sāk improvizēt, viņam var būt tāds variants, ka viņš, piemēram, iesāk, tad viņš, piemēram, improvizē visu laiku tikai pa gammu veidu kustībām. Un tas nav nekas slikts, bet ja mēs visu laiku tā turpināsim darīt, tā improvizācija vienā mirklī kļūst statiska, kļūst tāda paredzama un vienveidīga. Bet ar to tāda forša lieta, ko sevišķi džeza mūzikā bieži izmanto, ir varējas, piemēram, improvizācijas starp gammu un improvizācijas starp arpēģijām. Un tad arī tas vingrinājums, ko es piedāvāju, ļoti vienkārši mēs spēlējam arpēģiju uz augšu, gammu uz leju. Ja mēs būtu šajā gadījumā sol mažoru, es pat turētu nespēlēt sol līdisko, vienkārši sol mažoru gammu. Tad no katras šīs gammas pakāpes mēs varam atrast diatoniskās arpēģijas. Šajā gadījumā es spēlēju septikordus, no pirmās pakāpes sol mairs 7, no otrās pakāpes la minors septikordus, trešās si minors septikordus, ceturtās do mažoru, piektās re dominants septikordus, sastās mi minors septikordus, no septītās fa diez pusmazinātais septikords. Un tas vingrinājums ir vienkārši, tas nospēlēju arpēģiju uz augšu, un tad pa gammu veidu kustībai uz leju. Un tad no nākamās pakāpes uz leju. Un no nākamās. Un tad šeit tas es atnācis līdz. Es eju atpakaļ. Un tad to pašu vingrinājumu mēs turpinām tālāk nākamajā pozīcijā. Arī uz augšu uz leju un nākamajā. Un arī šeit. Un tādā nākamā. Tādējādi es nospēlētu visās 5 mažoru gammas caged formās, kas ir ļoti būtiski piepildi, kad paņem kādu vingrinājumu, es rekomendētu spēlēt pa visu grifu, nevis tikai vienā lokācijā. Nu, un tad, ja kāds no jums šo skatās, jums tagad ir tāda doma, ka, ok, es gribētu pamēģināt, es nesaprotu, kā. Es tabultūru nerādīšu, tāpēc, ka tajā mirklī, ja es parādu tabultūru vai nošu materiālu, ja tu sev, pēc viņu vienkārši vadies, ko es tad izrakstīšu katrai vienkārši šādā variantā, ja tu to spēlēs, tad tu automātiski jau vairs, tu sāc domāt pilnīgi citā variantā par šo, tāpēc šie vingrinājumi ir jāspēlē pēc dzirdes. Lūk, es varbūt tagad, pirms es šo video noslēdzu, es domāju, es viņu pārāk gar netaisīšu, es tagad
Vienkārši to pašu izskaidrošu vēlreiz un tā ievērojami lēnāk, jo jūs jau zināt, ka es mēdzu diezgan ātros tempos iet uz priekšu, tāpēc šo video droši var skatīties vēl tik reizes, cik vajag, bet pieņemsim, ka tagad tāds ļoti palēnināts variants, ļoti sistemātiski pa punktiem, ar ko sākt. Tad numur 1, tev ir jāmāk pa visu grifu nospēlēt visas 5 mažora gammas formas. Ja tu līdz šim brīdim to esi atlicis, tad izdara to beidzot. Man ir video, kur es demonstrēju šīs formas, bet, ja gadījumā tu arī šo video negribi skatīties, tad lūdzu rekur nopauzē šo video un uztaisi screenshot ar šīm 5 formām un iemācies jums sol mažorā šeit. Un dodamies tālāk. Tad šajās pašās 5 formās es mēdzu demonstrēt konkrētus vingrinājumus ģitāras spēles bāzes tehnikas pilnveidē, un man patīk radīt tādus vingrinājumus, kurus var izmantot arī improvizācijā, kas nav vienkārši kaut kāda mehāniska uzdevuma, kas paši par sevi varbūt nav slikti, bet var nošaut 2 zeķus ar vienu šāvienu, ja tev strādā pie uzdevumiem, kurus tu varēsi izmantot praksē. Nu, lūk, tad šajās 5 formās man patīk sākt no grifa kreisās puses. Tad pirmais solis, ko tu izdarīsi, tu iemācies visas 5 formas, vienkārši nospēlēt. Tad rekur vingrinājums. Es sāku E formā no 2. ladas, tā ir nots fa diez. Tā ir zemākā nota šajā formā, un es nospēlēju 7 arpēģi uz augšu. Fa diez, la, do, mi. Un tad es kustos uz leju. Nevis par arpēģi skaņām, bet par gammas skaņām. Un tad no nākamās notas solis turpina tieši to pašu. Sol arpēģi uz augšu. La uz arpēģi uz augšu. Si arpēģi uz augšu. Un visu laiku gamma uz leju. Do arpēģi uz augšu. Un atkal gamma uz leju. Arpēģi uz augšu. Nu, lūk, tāds vienkārši praktisks uzdevums, kad sanāk sol mažorā, var spēlēt arī citās tonalitātēs, bet arī pēc tam mēģināt viņu izmantot arī praktiski improvizācijā, vai nu uzliec kaut kādu backing track, vai kā es šeit demonstrēs kaut kādu fonu uzlieku. Spēl nospēlēt zeļu. Si 7 arpēģi uz augšu. Un uz leju gāja tāda kā gamma veida kustība. Tad, ja man patīk kāda ideja, ko es paņemu, paņemsim. Tad es varu pēc tam viņu sākt sekvencēt no citām pakāpēm. Bet šajā gadījumā tā kā do arpēģi uz augšu. Ja tu nemāki pa visu grifu šīs arpēģijas, tad tu pat uz vietas arī esi palicis. Un man patīk demonstrēt tāpēc šādus vingrinājumus, kur bišķi arī parādīt improvizācijā, kā viņas taisa, lai provocētu tev šajā gadījumā gan burtiski, gan metaforiski domāt ārpus kastes. Jo jā, mums ir 5 šīs caged kastes, burtiski. Bet, kad tu improvizē, tu gribi domāt ārpus kastes, gan burtiski, gan metaforiski, tu vienkārši staigā gan pa visu grifu, gan arī lielākā mērā skaties uz improvizāciju, kā nevis viendimensionāli, ko es improvizēšu tikai pa gammu, ko es improvizēju gammu, un tad par šīs gammas arpēģiem, šīs gammas intervāliem, pieliek chromatisms klāt, varbūt kaut kādu līku iemet iekšā, un tas spēja pārslēgties starp šiem dažādiem režīmiem. Šis ir kaut kas tāds, ko reizēm es gribētu piebilst, ka, kad runā lesenos par improvizāciju, un parasti parāda kaut kādu vienu šo elementu, bet es šajā konkrētā video arī akcentēju to, ka ir jābūt spējīgam starp šiem elementiem pārslēgties. Ko varbūt tu līdz šim nebija dzirdējis, ka tu kā spēlē vienu lietu, trenējies vienu, bet kāds viss slēdzas kopā. Un es tā ļoti virspusēji pārsēfoju tam pāri, bet varbūt šis tev mazliet paprovocēs padomāt citādi. Un tas ir viens no arī maniem uzdevumiem, kad es pasniedzu nodarbības, kad es provocēju savus studentus atrast jaunus veidus, kā paskatīties uz to, ko viņi dara. Lūk, ja šis video tev bija noderīgs, vari viņu ielaikot, piesakot manam kanālam, abonēt viņu, varbūt aizsūtīt kādam draugam, kam šis varētu noderēt. Un, ja tu esi drosmīgs, atgrieznisko saiti var parādīt arī atstājot kaut kādu komentāru, jo mums šādi kanāli
latviešu valodā par mūziku, džēza mūzikas improvizāciju, ģitāru spēlēt nav diezgan daudz, līdz ar to tev ir iespēja pašam arī iesaistīties šajā procesā, tādējādi parādot atgriezenisko saiti. Šajā video arī te noslēdzu. Atā.